Latvijā nemaz netik rets amerikānisks smaids. Andrejs Žagars. Labdien, patiešām prieks redzēt, ka par kultūru interesējas un kultūras procesu un radošu garu savā ikdienas darbā piemēro ne tikai tādu praktisku profesiju pārstāvu, bet arī radoši cilvēki, un man prieks, ka tik daudz gados jauni cilvēki. Tāpēc es atļaušos savu sākumu daļās savas lekcijas radīt un vadīt, mazliet tādu mazu atkāpi vēsturē, jo es saprotu, ka vadot gados jaunākiem konferences dalībniekiem, tad, kad es pieminēšu kādu izrādi, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, varbūt viņi nav redzējuši viņu, jo viņi skatījās tajā brīdī bērnu izrādi, kādu bērnu baletu vai putnu operu. Tā kā sāksim ar mazu atkāpi vēsturē. 95. gadā bija liels kultūras notikums, un pateicoties Māra Gaļa valdībai, principā tika atklāts Pasakains opera nams pēc vēsturiskas restaurācijas, un 96. gadā es tiku nozīmēts par operas direktoru, un es biju šī jaunatklātā nama jau 3. vadītājs, un, protams, strādājot gada laikā kā 3. vadītājs, es baidījos, kas varētu būt pazaudēt šo darbu dēļ kādas kļūdas, ko darīja arī iepriekšējie 2. Man liktenis un, acīm redzot, arī kaut kāds aicinājums un fanātisms deva iespējas, tādas laimīgas iespējas nostrādāt operā 17 gadus un līdz 13. gadam, bet 2002. gadā, kad es sapratu, ka 7 gados ir radīta struktūra, ir opernams sakārtots, ka tas vairs nav tikai skaists arhitektūras piemineklis ar izcilu interjeru un eksterjeru, un priecēs skatītājs vienkārši kā vēsturiski tāda arhitektūras pērle, bet kad arī ir saturs, un es sapratu, ka man pašam kā vadītājiem vai nu jādodas kādos citos darba meklējumos pēc 7 gadiem, profesionāli vidē tas parasti 7-8 gadi ir tāds pārmaiņu periods, man liktenīgi bija iespēja sākt veidot izrādes. Manā profesionālajā karjerā ir bijusi iespējas 12 izrādes radīt Latvijā, bet arī bijusi iespēja daudz strādāt ārzemēs, un tā bilance ir tāda, ka ārzemēs iznāca radīt 24 operas un strādāt 15 ārvalstīs. Maz varbūt tāds atgādinājums, ko jūs zinat, bet varbūt jums ir interesanti ieskatīties šajā salīdzinājumā. Latvijas Nacionālā opera vai Latvijas Nacionālā opera un balets, kā tas tagad tiek dēvēts, ir vienīgais muzikālais teātris Latvijā. Igaunijā ir 2 Tartu un Tallinā, Lietuvā ir Klaipēdā, Kaunijā un Viļņā, un Zviedrijā ir Geteborgā, Malmē un Stokholmā. Vācijā ir 90 operateātri, Vācija ir vismuzikālākā zeme, vislielākais pārklājums, tātad katrā pilsētā ir savs operateātris, un visi operateātri tiek finansēti visas sezonas garumā. Tas nav tā kā Itālijā, kur sezonas ir īsas. Ko nozīmē vadīt vienīgo savas nozares kultūras institūciju? Tas nozīmē, ka nav sacenstība iekšēji valstī, darbinieki arī nerotē vienas valsts ietvaros. Tu pats arī savu karjeru nevar veidot kā Vācijā, varbūt tu sāc Oldenburgā vai kādā vēl mazākā teātrī Ķīlē un beidz Berlīnas Štātsoperā. Tad arī personālam, ne tikai vadītājam, ir tikai viena iespēja sev profesionāli realizēt. Kas ir labās puses? Labās puses tas, ka mūs uzreiz visai komandai vajadzēs sākt mācīties no labākajiem piemēriem Rietumvalstīs. Mēs ātri iesaistījāmies starptautiskā, kā saka, tīklā vai networkā. Ļoti ātri sākām apgūt tādu jaunās kultūras menedžmenta iemaņas, un kā savu ambiciozu komandas tādu plānu nostādījām, ka mēs gribam ātri iegūt tādu stabilu vietu pirmkārt Ziemeļa Eiropā, kā spilgts, radošs operateātris, un arī iezīmēt savu lielajā muzikālajā kartē, ko mums arī principā pirmajos 5-6 gados izdevās izdarīt. Bet kā motivācija man bija izveidot tādu progresīvu un profesionālu vadības komandu un darboties spējīgu vadības struktūru, jo 90. gadu beigās jau citās mūsu dzīves nozarēs, gan medicīnā, gan likumdošanā, jurisprudencē, gan arī tehnoloģijās jau bija tāds liels uzrāviens, cilvēki ļoti ātri apguva un pārņēma rietumu pieredzi.
kultūras menedžmentā tomēr bija vairāk mīlestība, kalpošana, diezgan viduvēji apmaksāts darbs, un cilvēki, kas mīlēja mūziku, teātri vai mākslu, ziedojās tam un paši mācījās. Vēlāk jau Kultūras akadēmija veidoja kultūras menedžmenta profesionāļus. Tā kā man tā bija viena no pirmo gadu tādu prioritātēm. Mēs arī, protams, strādājam pie tā, lai rastos likums par Nacionālo operu, jo kopumā mums apvienoja likums kopumā par kultūras institūcijām, bet mēs gribējām savu likumu. Mēs visi saprotam, ka vienīgajam operateātrim valstī tad jānodrošina žanru pārstāvniecība, kas ir pats par sevi saprotams, balets, opera, simfoniskā mūzika, kultūra izglītojošs darbs, nodrošināt pieejamību un, protams, viens no būtiskākajiem radīt oriģinālu darbus, jo, protams, citās valstīs kultūras institūciju vadītāji varbūt nav ieinteresēti pasūtīt latviešu oriģinālu darbus latviešu valodā, kā motivāciju un kā būtisks mūsu darba sastāvdaļa bija tieši atbalstīt latviešu oriģinālu darbu radīšanu. Un, protams, rosināt sabiedrībā interesi par operu, tas pats par sevi saprotams, jo latvieši mīl mūziku, kultūru, teātru kopumā, un tā ir viena būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa. Bet pievērsīsim uzmanību, jo man lekcija ir radīt un vadīt, un mēs runāsim par talantiem, ka viena no funkcijām viņa maziem burtiņiem šeit ir talantīgu mākslinieku izaugsmi attīstīt. Es saprotu, ka vienkārši nodrošināt labu repertuāru politiku, piepildīt zāli ar skatītājiem, radīt labus finanšu rādītājus, pārdoto biļešu un apmeklētības procentus, lai kultūras ministrija apmierinātu. Tā nav man tāda vadošā motivācija. Es saprotu, ka man svarīgi ir atbalstīt, lai rastos jaudīgas, laikmetīgas izrādes un veicināt novatorismu, inovācijas un radoši riskēt. Protams, ka sākumā tā kā opera bija 5 gadus remontā no 89. līdz 96. Mēs kopumā mēģinājām atjaunot no vecā repertuāra, radīt jaunu, lai vienkārši būtu repertuārs opera baleta izrādes 5 gadu pārtraukumā, kas nebija tapušas, bet jau 2021. gadsimta sākumā mēs sākām nopietni domāt par jaunu mākslinieku, režisoru, teātra režisoru iesaistīšanu. Viesturs Kairišs toreiz bija sev parādījis kā dramatiskā teātra režisors, bet šajos gados ir izaudzis par, manuprāt, spilgtāko operas režisoru. Tāpat Aiksis Karapetjans, kas bija kino režisors, ir veidojis jau 2 izrādes. Tad radoši riskēt, tās ir gan vadītāja tiesības, gan arī mākslinieku tiesības. Ir tapuši šajos gados ļoti daudz izrādes, bet es gribētu pieminēt tādas izrādes, kas, manuprāt, ir tādas estētiskas un arī filozofiski tādi stūrakmeņi, un kas kopumā, ja mēs veidosim tādu operas vēsturi pēc gadiem 20, 30, tad, manuprāt, tie paliks kā tādi ļoti spilgti notikumi. 2001. gads, tā tas mūsu arī kultūrā, ne tikai sadzīvē ir ierasts, tikko ir kāda jubileja vai kāds nozīmīgs gads, tiek piešķirsti finansu līdzekļi, mēs tā saspringstam un mēģinām kaut ko īpaši, gan sevi, gan citus pārsteigt. 2001. gads Rīgai bija 800 gadu, mēs sapratām, ka jātop kaut kam ļoti laikmetīgam. Rīga ir vēsturiski pilsēta, skaista vecpilsēta, bet mēs nemērosimies ar citām vecpilsētām. Mēs sapratām, ka operā ir jārada kaut kas ļoti, ļoti novatorisks, svaigs, laikmetīgs, spilgts. Viena no spilgtākajām un arī nozīmīgākajām komponista Mocarta operām Būra flauta, manuprāt, ienes tādu ļoti jaunu režijas un scenogrāfijas rokrakstu. Jaunais režisors toreiz Viesturs Kairišs un mūsu izcilais Ilmārs Blumbergs radīja, manuprāt, vienu no visnozīmīgākajām tādām izrādēm, kas varētu būt ne tikai laba operas izrāde, bet arī laikmetīgās mākslas notikums. Jo scenogrāfija, jūs atceraties, bija vienkārši ārkārtīgi jaudīga. Protams, arī tā bija pirmā reize, kad mēs izmantojām tādu īpašu lāzeru šķidru, jo Ilmāra ambīcijas vienmēr bija kaut ko atrast jaunu un īpašas, skatuves, putas un tā tālāk. Un tas priekš mums visiem komandai un arī māksliniekiem bija tāds liels notikums. Mēs bijām 2000. gadu sākumā jau tā kā iekarojuši un pierādījuši pamat skatītājiem, kas arī ir nodokļu maksātāji, kas mūs atbalstīja pērkot biļetes operā. Mēs sapratām, ka mums viņiem vairs nav jāpierāda, ka opera ir tāds dzīves un pulsējošs organisms. Mēs sapratām, ka jāstrādā nopietni uz ārējo tirgu un izveidojam operas festivālu jūnijā.
Un mēs bijām gandrīti, ka kādos 5 gados mēs panācām, ka šī operas festivāla publika principā runāja tikai svešvalodās. Un es ar tādu gandarījumu staigāju pa koridoriem. Neviens man īsti nepazina, ka es esmu vadītājs, vienkārši varēju klausīties, cik daudz valodās runā skatītāji. Kā jau es minēju, ļoti būtiski ir ordinālu darbu atbalstīšana. Tā kā 14. gads bija paredzēts kultūras galvaspilsētas, kultūras galvaspilsēta, Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad mēs jau 12. gadā sākām strādāt nopietni, pasūtot, runājot ar latviešu komponistiem, ar jaundarbiem, kuri tappa, tika parādīti 13. 14. gadā un pēdējais arī nesen pavisam. Un es gribētu pieminēt šos jaundarbus, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski latviešu kultūrā un paliks noteikti kaut kad vēsturē. Tā ir Petersona, Mihails un Mihails spēlē šahu, Artūra Maskata Valentīna un Ešenvalda iemūrētie, kas tika pasūtīti jau 12. 13. gadā mēs runājām. Un ļoti labi es priecājos, ka viņi ir nonākuši līdz skatītājiem nesen. Savas darbības, manuprāt, visas manas komandas augstākais tāds punkts un būtiskākais arī Latvijas muzikālajā kultūrā bija, ka mēs to godpilno 200. Richarda Vāgnera gadadienu vai viņa jubileju, un ļoti bieži skatītājs ārzemēs uzskata mūs par Vāgnera pilsētu. Mēs gan nesakam, ka viņš dzīvoja tikai nepilnus 3 gadus. Mēs ļaujam viņiem domāt, ka viņš te ir kopumā radījis ļoti daudz operas. Mēs ļoti nopietni strādājām pie Richarda Vāgnera Nībla un Gredzena, un ne visi Eiropas operateātri var lepoties ar to, ka viņu repertuārā ir bijušas. Tās ir 4 operas, un es domāju, ka daudz no šīs konferences dalībniekiem arī bija aculiecinieki šiem izrādēm, kas kopumā pulcē, manuprāt, ļoti lielu talantu koncentrāciju, talantu vadību. Manuprāt, ļoti būtiski ir 21. gadsimta uzņēmējdarbībā. Tas nav neko jaunu, es nepateikšu. Visās nozarēs liela vērība velta svarīgākajiem resursiem, talantīgiem darbiniekiem, un tam velta vislielāko uzmanību un arī finanšu resursus. Kā man viens pieredzējis kolēģis 97. gadā, kad es aizbraucu uz vienu lielu konferenci, kur pulcējās ap 180 operas direktoru, viņam ir liela pieredze, viņš teica, ka būtiskākais ir atbalstīt talantus, jo viduvējības izsitīsies paši. Un tā ir man bijis arī kā motivācija un arī tāds pašam attaisnojums, tā kā mums nav 10 opera teātri, bet tikai viens, kad uz šī opera teātra skatos jābūt tikai vistalantīgākiem cilvēkiem. Mākslas institūcijas vadītājiem es uzskatu, tā ir viņa atbildība. Viņam ir jāspēj atrast, atbalstīt un attīstīt talantus, jo viduvējības, kā es teicu, izsitīsies paši. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka skatītājs pieprasa un mīl talants un izcilības uz skatuves. Ne tāpēc, ka direktoram vai vadītājiem gribas strādāt ar izcilībām vēl talantiem, bet mēs radam šo mākslu priekš skatītāju. Talantiem, kuri rada, protams, seko panākumu un finanses. Kāpēc? Jo skatītājs pirmkārt balso ar savu biļeti, maksājot par biļeti, jo viņš ir ar mieru pirkt un apmeklēt šo izrādi. Un otrkārt, finanses, sponsori, atbalstītāji, mecenāti. Un man ir gandarījums, ka tad, kad mums bija tāda jau liela jauno zvaigžņu parāda, ka mūsu sponsori piesaistītie līdzekļi jau tuvojās pie 500,000 latiem, kas bija principā 7,000 eiro. Manuprāt, mēs visi ar prieku varam atcerēties nobeigumā, kādā talantu koncentrācijā mēs esam pēdējos 11 gadus dzīvojuši, un es domāju, ka tad, kad mēs sākām ar viņiem strādāt, pamanījām, sākām atbalstīt, veidojām NOA, European Network Opera Academies, ar 11 operateātriem mainījāmies ar pedagogiem, koncertmeistariem, lai viņi varētu attīstīties. Es domāju, ka viņi paši arī nezināja, ka viņi dziedās Metropolitēnā, La Scalā, Berlīnas operā. Viņi gribēja, bet man liekas, ka viņi tikai sapņoja. Es arī nezināju. Es toreiz nedarīju to tāpēc, ka, zinot, ka pēc 5 vai 10 gadiem es varēšu braukt uz Parīzi, Ņujorku un sēdēt un skatīties un priecāties. Vienkārši mums bija motivācija komandai atrast viņus, un mēs maksimāli mēģinām atrast viņus Latvijā, bet, kā jūs redzat, sadaļā zem, man tā tekstiņa, talants, spilgts, sarežģītas personības, tas liels izaicinājums vadīt šo procesu ir tie, kurus mēs pieaicinām arī no ārzemēm. Un kā jau mēs daudz sejas varam atpazīt, man ir lepnums, ka 24 gadu vecumā orķestra mūziķi Andri Nelsonu mēs pamanījām, viņš vēlējās diriģēt, atbalstījām viņa mācības, viņš ir tagad jau 2
izcilu orķestra galvenais diriģents Bostonā un Gewandhaus Leipcigā un ir saņēmis nesen pat otro Grammy balvu, Kristīna Opolēs, kas bija kora mākslinieca, Elīna Garanča, kas veidoja savas pirmās lomas, Marina Rebeka, kas studēja Romā, bet 5 pirmās lomas iestudēja Latvijā, Aleksandrs Antoņenko, kas sāk kā lirisks tenors un tagad dzied visur Otello un ir iekurojis visus skatos, Inga Kalna, Maija Kovaļevska, Liena Kiņš, kas arī bija kora mākslinieca un pašlaik dzied jau Venēcijas un citās slavenās operās, Sigils Siliņš. Bet no ārzemēm mēs arī sapratām, ja mums iztrūkst attiecīgā balss grupā vai žanrā kāds mākslinieks, mēs pieaicinām no ārzemēm. Un šī sērija Joana Malvits, Maksimovs, Kornelijus Maisters, Murats Kurahans, Grigorjans, Irēna Teorīna, Forsyth. Tie ir visi mākslinieki, kurus mēs atradām, tad, kad viņi bija savas nevis slavas zenītā, jo mēs nevarējām finansiāli nodrošināt viņu atlīdzību, bet tā, ka mēs pamanījām, ka viņi būs zvaigznes, viņi visi kļuvuši par lielām atzītām zvaigznēm un dzied uz pasaules pirmajām skatuvēm. Tā kā jaunos vadītājs, kas vadīs kultūras institūcijas vai vada, es vēlreiz gribu rosināt uz to, ka svarīgākais tomēr ir mākslas institūcijā ne tikai nodrošināt ikdienas procesu, bet atrast, atbalstīt un veidot talantus, jo tas ir, manuprāt, svarīgākais kultūras institūcijas vadītājiem. Paldies!